viens ir tas, ka mēs, protams, mazliet arī tā kā mēs jūtamies pagodināti, bet mazliet kautrējamies par to, ka mēs profesionāli ķeramiķi neesam un pat profesionāls muzikāts īstenībā neesam, bet pašmācības ceļā mēs tā kā daudz ko esam iemācījušies, tā ir sanācis. Un viens no vainīniekiem, kāpēc mēs sākām to taisīt, kad man bija gadi 18, tur bišķiņ pāri, es mācījos Tehniskajā universitātē radiotehniku, sapratu, ka tas tomēr nav mans līdz galam, bet es iepazinos ar dažiem cilvēkiem, kas vairāk interesējās par mūziku. Un man pašam arī mūzika kopš bērnības patika ļoti. Es gāju mūzikas skolā, mācījos 2 gadus akordeoni. Bet kad tajā vecumā es jau pieķēros tam tā kā apzināti, un es iemācījos spēlēt bloklautu. Un pašam, kaut kā es sapratu, ka man tas tiešām ļoti patīk. Daudz vairāk nekā radiotehnika, un kaut kā draugi arī teica, ka man sanāk labi. Tā tas viss arī aizgāja. Bet tad kaut kādu mutes harmonikas es nopirku mūzikas instrumentu veikalā. Un man patika arī daudz dažādi instrumenti. Iemācījos mazliet arī ģitāru spēlēt, visu pa drusciņai, neko tā līdz galam labi nē, bet vispār pušamos instrumentus man patika spēlēt, un es arī esmu iemācījies viņus daudz maz spēlēt. Bet tad, kad es sāku spēlēt tos instrumentus, man ieteica aiziet pie Mārija Jansona, kas ir tautas mūzikas instrumentu meistars. Pašlaik viņš Latvijā nedzīvo, bet tajā laikā viņš tā aktīvi darbojās. Un viņš mani pakonsultēja par dažām lietām, un viņš man tieši iemācīja taisīt zvilpalnieku, paņemot plastilīnu gabalu. Tad no plastilīnu viņš uztaisīja putniņu, kas skanēja. Un apmēram izstāstīja arī to principu. Bet es sapratu, ka es laikam viens ir tas, ka es dzīvoju tajā laikā Rīgā Kopmītnēs. Man, protams, tur vēl mālu vajadzēja padomāt, kur vēl dāpot no plastilīna. Man likās, nav interesanti taisīt. Bet man par rokai trāpījās tāds rieksti čaumalas. Tad es no rieksti čaumalā apmēram to konstrukciju arī uztaisīju, to pašu silpalnieku. Parādīšu jums. Tāds sanāca vāriekstas silpalnieks. Bet ar malu īstenībā nebija nemaz tik vienkārši, jo kad mēs tomēr tikām līdz malam, es Ingu arī pierunāju pēc tam, ka varbūt pamēģināsim, tad izrādījās, ka tur ir sava specifika, jo no koka man daudz sanāca visādi dažādi instrumenti, arī ar šo vāriekstas silpalnieku nebija liela problēma. Jo man izstāstīja apmēram galvenais, ka visam ir kārtīgi, ka gaisim ļoti precīzi jābūt notēmēt uz to uzasināto māliņu. Un vispārējais tur, un caurumu skaņot tā, ka sataisa sākumā mazākus, un pa vienam viņus tā kā palielinot var uzskaņot precīzi. Un būtībā tas nav nekas tāds ļoti sarežģīts. Protams, ka ja tā vispār nekad neesi to darījis, tas liekas tā, ka nav viegli, bet pacietīgi to darot, to var dabūt gatavu. Bet ar malu ir tā specifika, ka viņš ir jēls, piemēram, to pašu steku ieliekot iekšā, dabojot viņu laukā, viņš tā kā negludi iziet ārā, un tur visādi, un kaut kādu minimālo negludumu dēļ, tā skaņa nesanāk tik ļoti dzīdra. Un tieši tāpēc tur ļoti svarīgi tieši, lai viņš geometriski ļoti skaisti izskatās, ka viņam tieši tās vilpas vieta ir precīza, jo īpaši, ja grib uztaisīt, vai ir vairākas skaņas, jo nebūtu tikai 1, 2. Bet, ja, piemēram, visu oktavu, tad tiešām ļoti precīzi jābūt uztaisītais vilpai. Un kaut kāds mazākais defekts, ja, teiksim, izņemot to steku, tas māls saraujās. Viņš var traucēt vienkārši tās, ka viņš sāk virpuļot tas gaiss un netrāpa tieši tur, kur vajag, un pazūd diezgan vienkārši. Un mēs 2 reizes atmetām ar roku, jo, kas mums ir interesanti mūsu tandēmā, ka man tā veidošana vispār nepadodas, un es tā nevisai to, man vienkārši tas tā kā bišķi trācina. Īpaši tas, ka man nesanāk tas skaisti tik labi, ka man gribās, man nesanāk, teiksim, varbūt kaut kas šītās man izdotos, bet man tas kaut kā nevisai. Tas, protams, izskatās skaisti un autentiski, un šitais, tas arī ir Mārija Jansona taisītais putnis, kad mēs ar viņu iepazināmies. Tad viņam bija tāds putnis, kas bija tā kā pazlā jau. Viņš vienkārši bija sadauzīts kaut kādā pasākumā. Viņš bija tā kā lauskas, un es palūdzu, varbūt viņš man arī uzdāvināšu. Es viņu mājā salīmēju, viņš bija no vairākām detaļām. Tad es saliku kopā. Es jums to arī pārspēlēšu, jo viņš arī diezgan labs. Tas putnis, viņš ir zems, liels, un es viņu mazliet precīzāk atļaujos arī uzskaņot vēlāk.
dzīvojas Latgales Gredzenā, ja kas šis pūtniņš. Tā. Tātad ir tā, ka pūtniņus mums taisa Inga, un es esmu tas tehniskais speciālists, kas apmēram iemācījās tieši uzskaņot diezgan precīzi. Un, tāpēc mums arī ir tandēms. Visvienkāršākais varbūt no tādiem, kas mums ir, piemēram, ir ar 2 caurumiņiem pūtniņš. Speciāli, lai skaņas ir vairākas, vienu caurumu var sataisīt lielāku, otru ir mazāku pēc izmēru. Un sanāk tā, ka aiztaisot ciet ir viena skaņa, mazāko otra, lielāko ir 3. skaņa, un abas vaļā ir 4. skaņa, sanāk 4 kombinācijas. Līdz ar to uz tādu pavisam maziņu pūtniņu arī kaut ko var izspēlēt. No tā, kas mums te ir, parādīšu vismazāko pūtniņu. Vispār mēs taisījām tādus pat vēl dažus mazākus, bet kaut kā šoreiz nepaņēma. Tad, šīs ir tāds. Neatradām, viņi tik maziņi, ka viņi kaut kur jā. Tiešām tādu pūtniņu kaut kādu maziņu var atdarināt. Sarežģītākais variants, te ir tāda maza gotiņa. Tad mums reizēm arī tādas figūriņas kaut kāds arī mēs taisām. Pašlaik mums ir viena izstāde Indrālaimas muzejā, un tad gotiņas un zirdziņi aizceļojuši tur. Bet tāda pavisam maziņa gotiņa viena palika, nezinu, kas tālāk sēž, laikam neko neredz, bet gotiņa un zirdziņš tādi mums ir. Iepotīšu gotiņā. Gotiņa ir vienbalsīga ar vienu skaņu, bet skaņa ir. Un zirdziņam ir 2 skaņas. Tāds zirdziņš. Tāds maziņš arī dinozauriņš, jo mēs ar Inku arī taisam, ko gribam, to taisam. Tā kā mēs neesam tradicionāli ķeramiķi, tad līdz ar to, kas mums ienāk prātā, to mēs arī daram, un mums īstenībā neviens neko nevar pateikt. Tā. Tāds maziņš dinozaurīts vai, pūķīts varbūt tā. Tas būtu tradicionālāk, ja viņš būtu pūķīts. Tā, tagad, tiešām tas dinozauriņš mums arī tāds. Viņš gan skan. Varbūt ne tik dzidri, kā mums patīk, bet arī skan. Te jūs redzēsiet, kāda mums ir kritērija. Tas ir nekā neskan. Viņam ir tāda domākaina pieskaņa. Īstenībā reizēm tas arī noder kaut kādā faktorē. Skaidrs, ka viņa, jo dažām, skaidrs, ka mums īpaši, ja taisa vairāk, kā jau es teicu, tomēr ir jābūt precīzai. Tā domākainība īsti neder, ja vairākas skaņas. Bet ja ir skaņas 2, 3, tad tas nekas trāks nav. Tāds dinozauriņš, skumjās mazliet. Tagad, arī no tāda, kas tiešām, es vienā tirdziņā, kad mēs tikko sākām taisīt arī dažādus instrumentus, un man liekas, ka māla pat netaisījām toreiz vēl. Samainījos ar vienu sievieti, diemžēl es pat nezinu, kā viņu sauc. Un es zinu, ka Latvijā ir daži cilvēki, kas taisa tādus arī diezgan muzikāli uzskaņotus instrumentus. Un šis nav tā kā ļoti apmēram ir tie caurumi uztaisīti, jo skaidrs, ka pārsvarā tas ir potnieku tāds kā, tāds kā blakus produkts, un potnieki jau tam nepievērš tik daudz uzmanības, jo skaidrs, ka tas tā kā rotaļa vairāk. Bet tā kā mēs to praktiski izmantojam arī muzikāli, vismaz man tas tā kā ir svarīgi, ka viņu tad reizē, piemēram, tādā veidā var atšķirt, vai instruments ir tā kā uzskaņots vai nav. Ja viņam visi caurumi ir vienādi, tad visdrīzāk viņš ir sataisīts kā suvenīrs. Un ja viņš ir skaņos, tad visdrīzāk tie caurumi tomēr būs dažādi izmēri. Tā nav garantija, protams, ka viņš būs labs un skaņos, bet visdrīzāk, jo vienkāršāk jau vienādu salikt. Šeit ir vienādi caurumi, bet arī tas nekas arī kaut kāda kāma interesanti var sanākt pats par sevi.
Bet šis instruments man ļoti patīk, jo viņam ir tādas interesantas īpašības, kas citam nav. Tā ir kā ir stāvulīte, ja es aiztaisu viņu ciet, tad viņi par to par svilpalnieku. Tad paliek zema skaņa uzreiz viņam. Tā. Tagad var vēl taisīt viņu tādu indiāņu efektu. Nu, un mans mīļākais ir zēki efekts. Vai spoka. Nu, tāds interesants. Nu, pie tam es neesmu pārliecināts, ka tā sieviete, kas viņu sataisīja, ka viņa tā kā vajag piedomāt, pie tā, ka šitā var tad izspēlēt. Bet interesanti, ka reizēm papētot kaut kādus instrumentus var kaut ko dabūt no viņiem, kaut ko citu. Tā. Tāda dzēguzīte, tātad viens caurumiņš, es speciāli paklausījos dzēguzi, paklausījos viņu pat to skaņu apmēram, pamēģināju un izrādījās, ka ir, man liekas, ka dorē, kaut kāds tās dorē viņa. Un šito, man liekas, es viņu uzskaņoju kaut kādu oktāvu varbūt augstāk, jo tur nevarētu, it kā viņai vajadzētu būt laikam zemākai. Un šī pat ir pēc dzegus arī izskatās. Es viņu ļoti palūdzu, ko varbūt vajadzētu. Neizskatās, bet... Nu, mēs centāmies visādā. Bildi skatījos. Tā. Nu, parādīšu, tagad būs tāds viens arī tāds pūķveidīgs. Tās pūķis ar 6 jau caurumiņiem. Nu, te jau drīz oktāvu var izspēlēt. Tāds arī pūķīts. Tagad, nu tāda pavisam vienkārši šie putniņi. Vēl kāds ir interesants diezgan variants. Arī tāda tipa stāvbulas visā pasaulē ir izplatītas. Vairāk, protams, mūsdienās saista arī tur ar indiāņiem, jo viņi joprojām arī taisa un izmanto tādas pāna flautas tā saucamās, bet arī Eiropā, un vēl viņas arī sauc par pāna flautām, jo tas pāns arī viņi spēlēja, un tas jau nebija no Latīņa Amerikas personāžu. No grieķu mitoloģijas, bet viņi izmanto, protams, vairāk kaut kādus augus, piemēram, bambusa kaut kādus kādus vai niedres no niedriem taisīja. Tātad, labāk, es taisīju arī no Latvijas niedriem reizēm tās pāna flautas, bet tomēr tās lielākās, resnākās ir labāk. Un tad es tādu pāna flautiņu arī no mālu uztaisīju kādu laiciņu apakaļ, pareizāk sakot, kopā ar inku. Tātad, katrai skaņa ir sava caurulība. Arī tāds jums. Tā, tagad, kas par okarīnām? Pienāks laiks arī tam. Kā es ceru, ka mums tas laiks vēl tā, bišķiņas centīšos pieskatīties. Vēl viens no tā, kādā veidā mēs arī mācījāmies pašā sākumā, kad mums arī tur negāja tur ar to, kad mēs mazliet arī atmetām ar roku, ka kaut kas tur nesanāk. Tiešām tā bija, ka visdrīzāk tā bija pat 3. reize, kad es vienkārši saku, nesanāk, labi, mēģināsim vēl. Un tad kaut kā tā izdevās, un daudz mums patika tas rezultāts, kad viņi skanēja. Vienkārši, protams, joprojām, ja viņi skatās vecos kaut kādus darbus, viņai nepatīk, kā izskatās un tā tālāk, bet visādā gadījumā skanēt, pārsvarā viņi skanēja. Vēl viens no tādiem, pēc kā es tā kā iedvesmojos, jo es iepazinos vienā tirdziņā ar vienu meistaru, kas ir no Lietuvas. Būtībā viņš Latvijā kādreiz dzīvo, un pēc tam viņš atbrauca uz Lietuvu. Un viņš taisīja arī tāds ļoti, jo tāds putniņus vienkārši kā suvenīrus taisa daudzi, bet tāds, uz kuriem var kaut ko spēlēt, netik daudzi. Un viņš viens no tādiem, kas tiešām arī, tā ir tāda maza pudelīta māla, viņai ir priekšā 6 caurumi un aizmugurē 2 caurumi. Un līdz ar to tur pat 8 vai vairāk skaņas var dabūt.
kā pavisam tāds maziņš instruments, bet diezgan arī paspēlēt. Nu, arī tas dizains ir interesants. Tā. Nu, tad mēs taisam arī visādas stāvules laiks pa laikam. Un tāds, nu, tāda, it kā nejauši salocījās, bet arī interesanti. Bet, nu, skaņa tas tā kā īpaši neietekmē. Pušās stiprāk var pat dabūt reizēm otro oktāvu. Ko tādam silpalniekam nevar, nu, jo viņam pašā ir tā oktāva, kas ir tā arī ir. Nu, labi. Nu, un tad arī tādu lielāku mēs vienu uztaisījām. Ar lielākam, jo ir lielāk, jo ir grotāk tur ar viņu tikt galā mazliet, gan viņi tur ļurgājās, kamēr viņu taisa tā tur nav. Bet mazliet jāpagaida, kad ižūst paliek cietāk, tad var arī viņu skaņot. Nu, tāda zemāka stabulīte. Tā, nu, tā, ko mēs vēl taisam, nu, ja jau par stabulēm, tad parādīšu vēl vienu variantu, tad ir dubultās stabulītes. Kas arī, nu, priekš Latvijas nav tā kā īpaši tradicionāli, varbūt, jo arī tur vairāk tur indiāņi ar to aizraujās. Kaut vispār, nu, Dienvidu Eiropā šur tur taisa tādas stabulas, kurām ir divas balsis. Un, nu, es pieļauju, ka būtībā, jo princips ir apmēram tā kā dodām, ka ir kaut kāds viens instruments, kuram ir viena stabula, kas spēlē vienu skaņu, un ir kaut kāda stabula, ar kuru var spēlēt melodiju. Un šeit arī apmēram tas pats. Tikai, nu, protams, tempris ir savādāks nekā dodām. Nu, parādīšu vēl vienu tādu lielāku mazliet arī. Var spēlēt viņu vienu pašu. Nu, jāsaka, kas, jā, mums vēl ir laiks, mēs ļoti, es redzu, ka, ja filmiņi vēl nav galā, tad nozīmē, ka 20 minūtes vēl pat nav pagājuši. Tātad Inga ļoti grib, lai es parādu okarību. Tas apmēram ir tas, ko jūs te redzat, tā izgatavošana. Tiešām tas ir trauciņš. Nu, būtībā, protams, ka man ļoti patīk, ka latviešu valodā ir tās vārds ilpalnieks atsevišķi. Jo ne katrā valodā, nu, piemēram, tajā pašā krievu valodā ir vārds visturka, kas īstenībā viņš netik ļoti. Viņš tā kā mazliet, mums ilpalnieks varbūt arī neteiksim, ka ļoti cēlas kā. Bet tomēr man patīk, ka viņš ir tāds pat, nu, atsevišķi vārds tam instrumentam. Nu, kaut kādā ziņā, protams, ka arī tās okarīnas, nu, latviešu valodā arī varētu pie tās pašas grupas pielikt, un būtībā silpalnieki viņi arī ir. Bet nu, tiešām ir tā grupa kaut kāda atsevišķa, kas ir starptautiski atzīta, nu, ka viņi tur gan Itālija ir sava versija par to okarīnu, gan arī Latīņamerikā, nu, kas īstenībā ir mazliet tuvāk šitie, taisa, nu, olai līdzīgi mazliet ir tie instrumenti. Un kam arī ir, piemēram, tieši Latīņamerikā ir tā sistēma, ka ir 4 caurumi. Bieži vien vai nu 4, vai reizēm varbūt vēl 2 arī aizmugurē.
Un atšķirība ir tāda no tāda parastā, piemēram, no šī paša putniņa, kam ir 4 caurumi. Viņam sanāk tā, ka ir tie caurumi taisās pēc kārtas. Sanāk tā, ka do, re, mi, fa, sol, tās 5 skaņas. Būtībā visu. Ja vajag, reizēm var arī kaut kāds pustoņus dabūt. Arī ar kombinācijām var kaut ko mazliet mēģināt izvejot arī no tāda 4 cauruma. Bet šeit ir tā, ka tā sistēma ir mazliet savādāka, un sanāk tā, ka pirksti mainās. Nevis taisās visi vaļā, tā kā tam būtu, piemēram, būtu 1, 2, 3, 4, 5 un viss. Šeit ir tā, ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un tā, un tad var dabūt visas 8 skaņas. Kas arī tāds, it kā pavisam tāds vienkārši maziņš instruments, kas gandrīz neredzams, kāpēc tā var kaut kur ielikt, bet var arī visu kaut ko izspēlēt. Tāds, visu kaut ko var spēlēt. Un vēl viena, teiksim, šī tāda arī mazliet savādāk. Tās formas tiešām var būt dažādas, var būt tāda arī plakanas. Starp citu, plakanās reizēm ir grūtāk sataisīt, jo viņas taisa tāds īpatnēs, kaut kā viņas tur vai nu rezonē, īpaši tajā brīdī, kad viņas nav sacietējušas, tik cik vajag. Kad viņam tāda mazliet ļurzīga ir, tad reizēm tā otrā sieniņa traucē, jo mēs arī mēģinājām taisīt tās plakanākas. Un, ja ir plakanāka, tad ir mazliet jāuzgaida tieši ar to skaņošanu. Un tad paspēju šī mazliet zemāk. Kas beidzās? Ja beidzās, tad jālaiž tā otrā. Jā, tas gan es domāju, ka viņas ies pēc kāds. Labi, sapratu. Tas to ne. Otrā filmiņa mums ir izstāde pašlaik arī to mēs varam Laimes muzejā, un es taisīju tā kā ekspozīcijai tādu, un tā kā šajā gadījumā mums varbūt arī var noderēt fonam. Ja ir sataisīts, tad, kaut ko tur arī var redzēt, kā mēs to. Un te ir interesanti, ka vienkārši attaisot vaļā jebkuru no tiem caurumiņiem, ir cits intervāls. Un tad līdz ar to reizēm var ienākt kaut kādās, pavisam prātā kaut kādas citas melodijas, nekā parasti tur spēlējot. Ar domāšanu ir mazliet, jo tā kā spēlējot klavieres, vienkārši pēc kārtas iet tās notis, un tad tu vari tā kā apmēram orientēties, kas ir tālāk būs augstāk, tuvāk zemāk. Un šeit ir tā, ka īpaši tās skaņas, kuras ir tālāk, tev mazliet tā kā jāatcerās un jāzvejo. Reizēm var kaut ko īpaši pašā sākumā psiholoģiski tas tā kā, bet, reizēm, ka tas ir attīstoši, ka tu maini kaut kādu darbību uz kaut kādu mazliet savādāk. Būtībā gandrīz jau visām vēl tāds zemāks putniņš arī mūsu taisīs. Mēs arī pašlaik esam dažus tādus apmēram tik lielus, pat varbūt vienu pat lielāku par šo sataisījuši, jo reizēm, piemēram, mums Jānis Lūsēns bija, tad jau lielīties, tad mēs lielīsimies jau, ko tad tur? Tad mums bija pasūtīts pie tam, it kā pasūtīja viņam dāvanu. Mēs taisījām komplektu, bet tā kā viņš nevis vienkārši smukumā, bet arī varētu spēlēt, tad mēs taisījām tādu komplektu laiku no 7 vai 9 silpalniekiem. Un tad arī bija, tur mazākais bija kaut kāds šī tāds te, un lielākais bija, tas bija paliels. Un tad mēs viņus arī visu skaņojam, lai viņam arī var kopā spēlēt.
šeit tā sistēma ir tāda pati kā blokflautē vai stabulē. Nu, ja nu gadījumā kāds spēlē, piemēram, saksofonu vai klarinetu, tad arī diezgan viegli ir iebraukt, jo tas pats vienkārši sanāk tā, ka pēc kārtas do, re, mi, fa, sol, la, si, un pēdējais paliek pirksts, piemēram. Tā. Nu, vēl viens tāds reizēm arī interesanti paeksperimentēt ar kaut kādu citu. Šis ir tāds arī trauciņam, kaut kādam līdzīgāks vai vāzītei. Arī tāds diezgan zems silpalnieks. Nu, tas ir tas, par ko ir jāpiedomā, kad taisa caurumus, tad, protams, ir ērti, lai viņi ir, nu, šeit, teiksim, man ir aizdomās, ka es mazliet šo te pirkstu pārbītību par daudz, un līdz ar to tur reizēm gadās, nu, ka spēlējot, viņš mazliet pazūd. Bet, nu, tas arī ir interesanti, jo to pētot var, nu, īpaši arī spēlējot ilgāk, protams, ka var arī pievest, bet mēs taisījām šo jau kādu laiciņu atpakaļ, un pašlaik es taisītu, laikam, šeit, nu, būtu prātīgāk. Un tad viņš mazliet tālāk, līdz ar to reizēm. Tāda vāzība. Nu, vēl no tā, ko mēs jums varam vēl parādīt beigās. Mums ienāca arī prātā, es nopirku vienkārši kaut kādā krāmu tirdziņā, tādu zirdziņā, nu, vienkārši zirgam to zvārgolīti, kaut kādu vāra vai kapara, un kaut kā skatoties, es padomāju, ka varbūt varētu pamēģināt arī no māla uztaisīt. Un, tagad mums ir Inga. Tad es tā kā viņa palūdzu, un viņai izdevās arī. Mēs sataisījām pat tādu lielāku komplektiņu, te ir tāda, jo tā mēs sākumā taisījām apmēram šī tāda, kāda viņa ir tie, apmēram tāda izmēra kā zirga. Labi apkārt zirgiņš. Jā. Nu, kas arī ir ļoti interesanti, ka it kā mēs vienkārši mainām materiālu, bet parādās kaut kāda cita, kaut kāds cits tēmas. Un tāda maziņā arī skan. Maziņa. Nu, palūksim, arī mums ir piespēlēt. Kaut ko jau. Kāds materiāls tur iekšā ir tāds? Tur iekšā arī ir māla lodīti tāda māziņa. Jā. Tad viss no mālas. Uz papīra tas taisīts. Jā, Papīrs, iekšā lodīt. Nu, tur ir interesanti tā, ka vienkārši viņš izdeg apdedzinoties, un tā lodīta paliek tā, jo veidot, nu, tā. Un tas ir tas, ko mēs tā kā, nejauši paši izdomājām, jo tā, skaidrs, ka kāds varbūt, jo tādas mālas zvaņas taisa šur, tur mēs arī Lietuvā redzējām kaut kā. Bet mālas zvaņas mēs arī. Jā, mēs taisījām pašā sākumā mālas zvaņas. Jā, pašlaik arī. Jā, bet, nu tā. Nu, laikam jau viss, jo negribās jau pārvilkt to, lai tā jau droši vien ir brīnišķīgais. Par to instrumentu es laikam daudz, es parādīšu vēl. Jo es ļoti atvainojos, mēs visi esam redzējuši bildēs, es arī biju koncertā, es redzēju, kā tas vizuāli izskatās uz skatuves, bet tā kā vienu pašu instrumentu neviens nav dzirdējis, un visi, kas tas tāds ir? Jā, es pamēģināšu uzspēlēt. Droši vien, jo viņš laikas pa laikam ir jāuzskaņo. Viņam ir tās strēmelītes un it kā kaut kāda apkopa ir jāveic un izskatās, ka kādu laicam viņi nav veikta. Jo es neesmu ko izskatāt. Mēs noteikti neveicām apkopu. Jā. Teiksim, šī tie varētu labāk skanēt.
kaut kā tā.